Varēsim arī vēl jau uztaisīt, kamēr viss šis gatavojas. Efficiency uz maksimumu. Tā jau likt. Tā, bum, ok. Tad mēs varam tagad sākt gatavināt aperi. Mums vajadzēs 900 vienības ar šo. Tā, vienības ir, liekas, daudz, nereāli 900, bet viens nuggets ir 5, tā kā visi jādala par 5, principā. Jā, tā, tūlīt 900 plus šis būs vajadzīgs, šis būs vajadzīgs un šis būs vajadzīgs. Tātad 1200 plus 2, 1400 vienības, un mēs iemetīsim iekšā. Un, nē, man pieteikumi paliks pat pāri bišķi, ok, perfekt. Tā, un tam vajadzētu, ar to mums vajadzētu pietikt, lai pēc tam dabūtu vēl. Ja nē, tad mums teorētiski ir vēl viena iespēja uzkarsēt šeit. Jā, vispār pie viena. Arī sakarsēšu. Man paliek viens pikāks pāri. Jā, 20 vienības, tātad ir 100. Nē, 20 nuggeti ir 100 vienības, tāpēc jā. Es pieliku 20, tagad ir 1500. Jā. Tā, ieliksim 3. Liek torčam. Piekurinam. Dabūsim temperatūru līdz 900 un ir nepieciešams 1000, kā kur var redzēt. Smelting temperature 1084, un mēs to varēsim tad dabūt tālāk ar charcoal. Bet ja mēs laicīgi sasildam līdz 900, tad jā, mums vajadzēs pa vienu ogli vismaz mazāk, lai dabūtu uz to temperatūru. Mums vajag ogles pielikt. Jā, gandrīz 900 sasniegts jau. Mēs varam pielikt kādas. Drošībai labāk, es parasti ielieku vairāk. Tad teorētiski beigās arī var pielikt vienu pīci, lai piebeigtu smeltošanas procesu. Jā, un te arī tā zaļai pultiņai jāpiepildās. Šobrīd nepildās, ja nav sasniegt 1084 grādi šeit. Šeit jau tuvojas. Tas tā kā temperatūra, kas silda, un temperatūra, kas ir pašā traukā. Bet attiecīgi, ja viņi sasilst un šeit sāk kristies, viņa lēnām, daudzreiz lēnāk arī kritīsies. Tā, nu re, sāk smeltoties, vajadzētu tā būt. Te ļoti daudz koper, tāpēc laikam būs kāds laiciņš, kamēr parādīsies kaut kas ceļš. Var redzēt, man liekas, pikselis ir. Jā. Būs ilgs process, tāpēc es atstāšu tās ogles tur iekšā. Jā, un galvenais atcerēties, kad vajag šos te wooden tongus. Viņus krafto šādi ar striķi un stikiem. Un viņi to striķi var uztaisīt vai no ketēliem, vai arī no papīrus, vai arī vainiem. Jā, tos arī var atrast dabā, bet nu, mums ketēli ir vairāk kā saprašana, tāpēc nav viņiem taisu. Jā, un tad viņi ir obligāti labajā. Nu jā, es īstenībā tolīt rādīšu, nezinu, kāpēc es jau stāstu. Tā vai tās, to tolīt visi redzēs. Jā, un re, kur sāk kristies, bet te ir tāpat tās 1300 vēl. Tā, tas ir gatavs. Arā. Mums ir gatavs. Tā. Jā, atkal obligāti jābūt knaibelēm. Tas patiešām beigsies slikti. Tā, man bišķi traucē tie lokseļi. Jā, nē. Labi. Jā, tā, es esmu paņēmis viņu. Viņš spīd, re, kur var redzēt. Ja es noņemtu, tad... es varu turēt rokā tomēr. Ok! Tas ir, man liekas, bugs.
Ja es teicu, jep, uzreiz jep, ok, sapratu. Bet, jā, viņš laikam tomēr uzskata, ka tas tur pareizi vēl. Nečītāsim. Tā, ieliesim visur. Haha, nice. Tas būs pirmais anvils. Kas ir vajadzīgs, lai uztaisītu noteikts instruments, kurus nevar izliet mālā. Kā zāģi, piemēram. Tā, un man paliek viens pāri. Tā, un pēdām ieliksim, lai viņš uzturētu temperatūru kaut bišku. Jo viņš sacētēs, ja sasniegs, man liekas, kur 500 grādus, tad nevarēs viņu dabūt it kā ārā. Nu, viņš nebūs likvida formā, viņš būs mīksts, un tad man atkal viņš jau uzkarsē. Es labāk uztur to temperatūru pietiekami ilgi, lai šie atdzistu, un tad paspētu vēl izliet pēdējo. Jā, kur paskatīsimies, cik temperatūra, 900, principā 1000 grādi visur, un šeit, aizvien, 1200. Jā, to varam uzturēt. Tas būtu labi. Tā 1000 grādi. 900 principā vēl pietiekami, un šis jau ir atdzisis. Jā, jau augsts. Viss. Jā, mums ir āmurs, mums ir prospecting picks, un jā, vēl arī visam pa virsu mums ir anvils. Tā, man vajadzēs noteikti prospecting, nē, vēl vienu parasto pickaxe. Nē. Drīz aizējaucam. Nē, viņš ir sacietais jau. Ir nepieciešams. Jā, solidified record a heat to melt again rakstīts. Okay. Es laikam aizēšu pagalē, viņš pat raku sāk palikt ārā. Ok, man aizgāja čets. Tā, un jau ir 3, tur var celties. Jūs man galīgi negribat likt mierā. Baigaiši. Nē! Es to ielaidu savā mājā! Velns tāds! Tas būtu tik bēdīgi, ja es tā nomirtu. Nāc iekšā. Dēmoni izdzimumu. Vai arī, ja es tā būtu nomirst, tā, ka durvis saplīst. Nu, ko ar to telienu? Nu. Tu izvēlējies nepareizo māju muļķi. Es aizmirstu, ka es uzliku sildītais to. Viņš būs atdzisis. Ok. Neko darīt. Prostojas. Tad ir tāds leņķītis. Tas ir nāk leņķītis. Nice. Ok. Un tad uzliksim pa virsmu. 3, 4, 5. Tā, kā var uztaisīt iekšējā stūri? Es uztaisīju trepes. Man. Varēja smuki uztaisīt jumtu un uztaisīt trepes. No going back now. Man. Un es viņas nevaru dabūt apakaļ vienā. Viņas var uztaisīt kaut kā. Nē. Ok, var. Ok. Ok, tad es ātri nojaukšu. Man vajadzēs vēl vienu līmeni, laikam, tomēr šeit. Beautiful. Perfection. Jep. Bīdās uz pareizo pusi. Trausīgi aglī. Tāds ritīgais constructions vēl. Un vēl zemes daļā. To visi labot vēl būs interesanti. Kas?
Jā. Lai gan viņš šodien vispār nav bijis vajadzīgi. Jo 4. līmenis viss ir. Nice. 5. arī. Un jā. Ok. GG. Soli tuvāk jau. Un konstanti ir arī lietas. Un lāču un milki apkārt. The usual. Tāpēc labāk laicīgi beigšu. Labi. Jep.